Labrīt, mīļā Jelgavas draudze. Prieks jūs sveicināt šajā sabata rītā. Un kā Jasmīna jau iesāka par ilgām, tad Dievam arī ir kādas īpašas ilgas. Ilgas, ka mēs nāktu katru dienu pie Viņa. Un šos brīžus es vēlētos iesākt ar jautājumiem, kurus jūs klusībā varētu pārdomāt pie sevis. Vai es šorīt nācu lūgšanā pie Dieva? Par ko es runāju ar Viņu? Ko es Viņam lūdzu? Vai varbūt ne lūdzu, bet ko es Viņam pastāstīju? Kā Viņš reaģēja par to, ko es Viņam sacīju? Vai es ieklausījos? Vai es ieklausījos, ka Viņš atbilda man un nedevos prom no lūgšanu vietas pārāk agri? Un ko Dievs man varētu atbildēt? Varbūt, paldies, tev mans bērns, ka tu izstāstīji. Pateicos, ka tu man uzticies. Jā, es tevi sargāšu, bet paldies, ka tu man pasaki, cik daudz tev tas nozīmē. Varbūt Jēzus klusēja, bet smaidīja. Tā no sirds, kad smaida ar acīm. Varbūt Viņš līdzjūtīgi uzlika tev roku uz pleca, apskāva, ievilka savā tvērienā. Varbūt sēdēja blakus un raudzījās tālumā, zinādams, ka tev tikai šis laiks vēl jāpaciešas, jo Viņš zina, kas tevi sagaida priekšā, bet Viņš ir pateicīgs, ka tu nāc pie Viņa. Bet varbūt Viņš prieka pilns gavilēja līdz tavam priekam. Es esmu daudz domājusi par to, kāds ir Dievs, kad es nāku pie Viņa. Priecīgs, noskumis. Varbūt arī sarauc pieri dusmās. Es nezinu, kā ir jums, bet man ir bijušas lūgšanas, kurās es uz ceļiem ar rokām savilktām dūrēs, caur zobiem esmu izteikusi savus lūgšanu vārdus, raudājusi un ļāvusi, ka Viņa miers caur to visu vēlāk ienāk manī. Un tad caur asarām var arī pasmaidīt. Vai es savā lūgšanā esmu bijis pilnīgi iekšā? Tas, laikam, būtu svarīgākais jautājums. Vai es neesmu izteicis tikai pāris tādu standarta frāžu, ātru frāžu, tā, lai būtu tā rīta lūgšana un vienkārši, lai tā būtu? Un vai es no savas lūgšanas nepiecēlos pārāk agri un neaizskrēju prom? Un es nesaku, ka lūgšanai ir jābūt garai, savirknētiem pareiziem vārdiem, bet vai tā nebija tukša? Aptuveni pirms 2 gadiem manā dzīvē bija tāds posms, kurā es nākot pie Dieva, jūtu, ka es nespēju lūgt no sirds. Mani kaut kas atturēja. Lūgšana, es teiktu, ka to pat tā īsti nevarētu nosaukt. Tā bija tukša. Es nācu pie Dieva, bet vai es atnācu līdz galam? Vai es ļāvu Viņam mani ieraudzīt pilnībā, vai es ļāvu Viņam sevi sagaidīt? Un tad es domāju, ko gan es gaidīju toreiz no Dieva? Ja es nedevu Viņam iespēju mani notvert savā apskāvienā, tas ir gluži tāpat, ka, ja es kaut ko saku kādam no jums, jūs paverat muti, lai man atbildētu, un es jau esmu prom, devusies prom. Kā par to jūtas Dievs? Tas, kurš grib mūs pasargāt, tas, kurš grib dzirdēt, kā mums klājas, Viņš jau zina. Un tā mēs varētu domāt, un tā mēs varētu arī attaisnoties. Nē, mēs zinām.
ka viņš zina visas mūsu vajadzības, bet mūsu pašu izteiktajos vārdos mēs apjaušam, kā mēs jūtamies. Sarunājoties, mēs atklājam patiesībā tik daudz paši par sevi un savām attiecībām ar Dievu. Jā, viņš dzird katru nopūtu. Bet vai es ļauju šai nopūtai nonākt viņa ausīs, tā, ka viņš var atbrīvot un tā, ka viņš var dziedināt? Tā, ka viņš var paņemt prom to, kas nomoka mūsu sirdi. Un toreiz pirms 2 gadiem, tā bija viena pavisam parasta diena mājās, es mazgāju traukus un kārtoju māju, un man prātā skan vārdi: es tevi lūdzos. Es nepievērsu vispār uzmanību, liekas vienkārši kaut kāda doma izskrēja cauri prātam: es tevi lūdzos. Skan otro reizi, es domāju, labi, es taču šorīt biju svētbrīdī. Kādā? Tas ir cits jautājums, cik kvalitatīvā var būt. Un 3. reizi man ir šī balss iekšā, tā sajūta. Es jums aprakstīt nevaru. Es tevi lūdzos, un tā kā tāds turpinājums: pieņem mani. Es domāju, labi, es noslaucīju rokas, noliku savus traukus malā, visu malā, aizgāju uz savu viesistabu. Un man ir tādas kladītes, kurās es rakstu atziņas no svētrunām, no izrakstus, citātus no grāmatām un tādas interesantas domas no dažādas literatūras vai kādiem runātājiem. Un toreiz es paņēmu šo te kladīti un vienkārši ļāvu pildspalvai slīdēt. Es vienkārši pierakstīju tos pirmos vārdus: es tevi lūdzos, jau pieņem mani. Un es atceros, kā man sirds daudzījās, kad šie vārdi paši tika rakstīti uz priekšu. Tāpat dzejols, un šobrīd tas nav tik daudz par to, lai vērtētu, kāds tas ir, bet par to, ka es nekad nebiju zinājusi, ka tas man ir iekšā, ka man tas ir vajadzīgs, ka tas ir tas, ko es nevaru aizdot Dievam. Es tevi lūdzos, jau pieņem mani, es tevi lūdzos, atbrīvo. Bez tevis es maldos, man savi ceļi, kuros es laužos, pašķirtos. Kungs, noliecu galvu, lokojas ceļus, sirds mana sauc, pieskaries man. Tik daudz bija sāpju un ciešanu ēnu, es esmu par vāju, nes, tu mani nes. Es tevi lūdzos, mierini mani, es tevi lūdzos, iemājo. Bez tevis es maldos un neredzu skaidri to, kur es dodos. Kungs apskaidro. Es noliecu galvu, lokojas ceļus, sirds mana sauc, pieskaries man. Es toreiz laikam vārdos skaidri Dievam nevarēju pateikt, ka manī ir vēl kaut kas sāp, ka ir kādi aizvainojumi, no kuriem vajag atbrīvot. Jo mēs taču esam drosmīgi un spējam dzīvot uz priekšu un iet augstu pacelt galvu. Un šķiet, ka caur šo mazo uzrunu no viņa puses ar es tevi lūdzos, viņš gribēja, lai es pati sev pasaku: Inga, tevī vēl tas ir iekšā un atdod man. Es skatījos uz šiem vārdiem un es klusēju, es ļauju plūstiem cauri savai apziņai. Dievs savā vārdā Jesajas 65:24 ir teicis: un notiks pirms viņi sauc, es viņiem jau atbildēšu. Un kamēr viņi vēl runā, es viņus jau uzklausīšu. Man bija šī sajūta, ka Dievs jau atbildēja manai vajadzībai pēc lūgšanas,
Pēc dvēseles elpošanas pirms es pati biju to sapratusi, ka tā ir mana vajadzība. Jo es tiešām toreiz nopūtos ar atvieglojumu, ka viņš gaida mani. Viņš gaidīja un klusēja, lai pateiktu tieši man, Inga, es tevi gaidu. Lai tu man pateiktu, kā tu jūties. Mateja 6. nodaļā 7-8 ir rakstīts: Lūdzot Dievu, nerunājiet daudz kā pagāni, kas domā, ka daudzo vārdu dēļ tiks uzklausīti. Nekļūstiet viņiem līdzīgi, jo jūsu tēvs pirms jūs lūdziet, viņu zina, kas ir vajadzīgs. Kā es teicu sākumā, lūkšanai nav vajadzīgi pareizi savirknēti vārdi, skaisti izvēlētas ideālas frāzes. Dievs arī vēsta romiešiem 8:26-27. Bez tam arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā. Bet pats gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām. Bet tas, kas izpētīs sirdis, saprot, ko gars grib, jo tas pēc Dieva gribas iestājas par svētajiem. Un cik interesanti, ka Bībele mums dod vēl kādu norādi par lūgšanu, par kuru mēs parasti varbūt tā neaizdomājamies. Neesam tādā aspektā aplūkojuši, bet es gribētu, ka mēs paskatāmies, kur Dievs lūgšanu atklāja pavisam citādākā gaismā. Salmana pamācībās 28:9 ir rakstīts, kas novērš savu ausi, lai nebūtu jāuzklausa bauslības vārdi, tā lūgšana ir negantība. Es teiktu, īstenībā diezgan sāpīgi vārdi. Tātad, ja mēs atsakāmies uzklausīt Dievu un Dievam domas, Dieva sacīto, bet mēs tai pašā laikā vēlamies lūgt Dievu atsakoties, viņā ieklausīties, viņam tas šķiet kaut kas nepieņemams. Jo tā jau nav saruna. Tā ir mūsu vienpusēji tikai tāda savu vēlmju, varbūt kāda izklāsts, kaut kas tāds. Turklāt kāds citāts, ko reiz lasīju, vēsta, ka ir grūti dzirdēt to, ko vēlas teikt Dievs, ja tu jau esi izlēmis, ko tu gribi, lai viņš tev atbild. Un viens no skaistākajiem un pazīstamākajiem tekstiem par lūgšanu ir Elenes Vaitas grāmatā Ceļš pie Kristus, kur viņa saka, ka lūgšana ir sirds atvēršana Dievam kā draugam. Tā ir nepieciešama ne tādēļ, lai Dievam darītu zināmu, kas mēs esam, bet gan tādēļ, lai Kungs mūs darītu spējīgus viņu pieņemt. Lūgšana nenoved Dievu pie mums, bet mūs paceļ augšu pie viņa. Un man ļoti patika reiz, kādā citā draudzē mēs ar jauniešiem grupiņā spriedām, ko nozīmē saruna ar Dievu. Un mēs nonācām pie tādas situācijas izspēles, ko mēs tagad arī pamēģināsim iztēloties. Iedomājieties, mēs viņu saucam par draugu, un viņš mūs arī sauc par saviem draugiem. Un, piemēram, mēs esam istabā, kādā telpā, un viņš sēž pie galda, vai stūra dīvānā. Es ienāku istabā, es paskatos uz viņu, sasveicinos, izdaru kaut kādas savas lietas un dodos uz citu telpu. Labi, vienā ēkā mēs esam, vienā telpā, tā teikt, kopumā. Viņš ir tepat, es arī. Es ieju istabā, vēlreiz saskatāmies, viņš pasmaida, gatavs sākt sarunu, bet es saku, pagaidi. Vēl dažas svarīgas lietas. Un es paņemu savu telefonu, piemēram. Jauniešiem aktuālāk Instagrams, TikTok, Facebooks, varbūt ziņas. Un tad man piezvana,
es piezvanu, un es vispār aizmirstu, ka tur kaut kur ir Jēzus. Izēju pastaigātais, vakarā atgriežos, Jēzus joprojām gaida. Iespējams, viņš ir nācis līdz pastaigā. Iespējams. Bet vai es ar viņu sarunājos? Vai es viņam stāstīju kaut ko, vai runāju ar viņu, vai arī viņam nācās sekot man? Sekot man, kaut gan vajadzētu būt otrādi, vai ne, ka es sekoju viņam. Jo man taču ir kaut kas svarīgāks par mūsu kā draugu attiecībām. Kā mēs justos kā draugi, kā brāļi, kā māsas, sievas un vīri, bērni vai vecāki, kuram jādzīvo bez sarunas. Tu vienkārši nezini, kāpēc, tu tiec ignorēts. Tev kaut kur jāiet līdz kādam, tāpēc, ka viņš vienkārši iet. Tu nezini, kāpēc. Vai arī tu priecīgi gaidi vakariņās, bet mums ir kaut kādas citas darīšanas. Un tad mēs iedomājamies, pārnākam mājās no šīs pastaigas, un Jēzus joprojām ir priecīgs, gatavs runāt. Bet tu pasties pulkstenī, ak vai jāsagatavojas darbam. Piedod Jēzu, es pastrādāšu. Man liekas īpaši izteikts tiem, kuriem varbūt darbs arī mājās aizņem savu daļu. Man kā skolotājai arī tas aizņem savu daļu. Pēcpusdienu un vakarpušu. Piedod, es pastrādāšu. Un tad rodas jautājums, vai Jēzus nav tas draugs, kurš grib sarunāties pastaigas laikā, kuram tu vari izstāstīt, ko tu redzi, par ko tu esi pateicīgs. Vai Jēzus nav tas, ar kuru kopā mēs varam dzert tēju un gatavoties nākamajai darba dienai, ieliekot tās lietas, kas mums ir jāizdara viņa rokās. Vai viņš nav tas, kurš cieši stāvēs blakus un būs gatavs dot padomu un gudrības vārdus, kad mums jāstāv pretī izaicinājumiem? Vai viņš nav tas, kurš pirmais mūs apskaus un priecāsies, kad mēs esam kaut ko jaunu sasnieguši, kaut ko jaunu iemācījušies? Jā, lūkšana ir saruna, un tas nav monologs. Es domāju, pie sevis padomājam, kā mēs sarunājamies ar sev mīļiem cilvēkiem. Vai runājas tikai jūs? Domāju, ka nē. Jūs droši vien kaut ko arī jautājat. Un tad, kad jūs jautājat, jūs interesē, ko šis cilvēks man atbildēs. Jums interesē, kā viņam ir gājis. Jums interesē, ko viņš par to domā, ko jūs izstāstījāt. Nav taču tā, ka tiklīdz es esmu izteicis savu viedokli, tā uzreiz es skrienu prom, jo bija taču svarīgi pateikt tikai manas domas. Un vēl viens būtisks jautājums, vai mēs savās sarunās ļaujam ienākt klusumam? Es zinu, ka cilvēkiem tas ir tik raksturīgi, ka mums ir bail no klusuma sarunās. Tiklīdz ir klusums, tā uzreiz ir tā neērtības sajūta, es nejūtos labi. Bet klusums ir dziedinošs, arī sarunās. Ērts klusums tuvās attiecībās. Man ir bijis, ka ar draugiem mēs apsēžamies, kaut kas ir ļoti, ļoti sasāpējis, un mēs vienkārši klusējam. Un tu zini, ka tas cilvēks tev ir blakus. Un vairāk tajā brīdī neko nevajag. Un tur dzimst arī dažādas idejas klusumā, vai ne? Un mēs zinām, ka Dievu lūgt nav par daudz, un tas nevar būt par daudz. Arī vēstulē Efeziešiem 6:18 ir rakstīts ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu garā ik brīdi. 1. Tesaloniķiešiem 5:17 lūdziet bez mitēšanās Dievu. Turpat tālāk grāmatā Ceļš pie Kristus Elena Vaita raksta, ka nav ne laika, ne vietas, kur būtu nepiemēroti lūgt. Nekas mūs nevar aizkavēt pacelt sirdis,
nopietnā lūkšanā. Ielas drūzmā, darba pienākumos mēs varam griezties ar lūgumu pie debesu Tēva un izlūgties dievišķu vadību. Sarunai ar Dievu mēs varam atrast vietu visur, kur vien nonākam. Mums vajadzētu pastāvīgi turēt atvērtas sirds durvis un aicināt Jēzu, lai viņš ienāk un paliek dvēselē kā debesu viesis. Tā raksta Elena Vaita. Tātad tas nozīmē, ka Dievs grib, ka mēs ar viņu sarunājamies, Dievs grib būt klātesošs mūsu dzīvēs, ne tikai no savas puses gaidīdams, kad mēs beidzot viņam pievērsīsim uzmanību, bet viņš grib priecāties kopā ar mums, viņš grib pārdzīvot kopā ar mums un stāvēt kopā ar mums. Nepaliekot aiz mums, kā viesis, kuru mēs paši ielūdzam savās mājās un aizmirstam. Iepriekšējā nedēļā Sergejs runāja par mīlestību. Un mīlestība, ir darbības vārds, tā ir izvēle. Un Dievs pirmais mūs ir izvēlējies, viņš ir arī mūsu pirmā mīlestība. Un vai mēs izturamies pret sev mīļu un dārgu, tuvu personu, atstājot to novārtā, ignorējot, neuzklausot, necenšoties saprast un nepieņemot dažreiz arī viedokļu atšķirības. Mums mēdz būt, vai ne, arī savās ģimenēs un ar draugiem viedokļu atšķirības un ar Dievu arī. Kad es izdomāju, ka es gribu tā, bet viņš saka, tā nebūs. Un reizēm šīs viedokļu atšķirības varbūt tās ir tās, kas mūs attur no nākšanas patiesā lūkšanā pie Dieva. Ka varbūt mēs izvēlamies izvairīties no tā, kas Dievam būtu sakāms, jo tas varētu būt mums nērts, grūts, sāpīgs. Vai arī mēs nepaliekam ilgāk sarunā ar Dievu, jo mums šķiet, ka mēs kaut ko nepaspēsim, ka mums kaut kur jāsteidzas. Jā, un ja mēs lūkšanā ieaicinām viņu mūsu dienā, vai tie nepaliek tikai kā vārdi? Nāc Jēzu manā dienā. Viņš ierodas, bet es esmu aizņemts, es dodos prom agrāk, atstājot viņu vienu. Un klausoties kādu misijas skolas lekciju, misijas skolas sūta man lekciju ar aizkursā, Tais Gibsons, runātājs, teica, ja nu mēs pazītu Jēzu tik ļoti, ja nu mēs justu Jēzu tādā veidā, ka tad, kad mēs izrunājam viņa vārdu, viņš sajūt ko ļoti īpašu. Padomā, kā Jēzus jūtas tavā dzīvē. Kādu vietu tu esi viņam atvēlējis? Vai viņš ir novērotājs? Vai viņš ir līdz klātesošs visā, ko tu dari? Un kā tu domā, kā būtu, ja lūkšanā pirms mēs grasāmies sākt runāt, pateikt Dievam visu, kas mums ir sakāms, izsūdzams, izlūdzams, ko viņš jau patiesībā zina, mēs apsēstos vai nomestos ceļos, būtu klusi un teiktu, debesu Tēvs, man vajag tevī ieklausīties. Es būšu kluss, un es gribu, lai tu runā uz manu sirdi. Palīdzi man dzirdēt, klausīties uzmanīgi, lai es varētu darīt to, ko tieši tu gribi, lai es daru. Kā tu domā, kā Dievs uz to atbildētu? Es teikšu atklāti, reizēm, un iespējams tā kādreiz jūtaties arī jūs, ka lūdzat nepareizi, ka lūdzat par īsu, par garu, nevarat atrast īstos vārdus,
Vai jums šķiet mākslīgi, jo jūs lūdzat tāpēc, ka citi apkārt dzird? Un es nezinu, kā piemeklēt īstos vārdus. Tas varētu būt draudzē vai kādās grupiņās, kur varētu būt kādam kautrīgākam grūtāk. Un kur tad paliek tajā visā mana patiesā lūkšana? Un tad mēs paši sevi nosodām sevi. Vai es vispār protu atvērt savu sirdi Dievam? Apkārt redzot, ka citi lūdz ilgi, dzirdot par kādu citu cilvēku lūgšanu pieredzi, mēs diemžēl mēdzam sevi salīdzināt. Bet kāpēc mēs to darām? Jo lūgšana ir manas personīgās attiecības un jūsu katra personīgās attiecības ar Dievu. Sākumā es minēju, vai es esmu bijis lūgšanā iekšā līdz galam. Un tas nav atkarīgs no lūgšanas garuma vai pareizības, bet gan sirds attieksmes pret lūgšanu. Jo vienkārši rodas loģisks jautājums, ko lai dara jaunā māmiņa vai tētis, kurus bērniņš visu nakti nav licis mierā. Vai arī viņiem teiksim, ka jāceļas agrajās rīta stundās, jo labākais laiks, ko Dievs no viņiem patiesībā sagaida, ir vienkārši nāc, tad, kad tev ir brītiņš. Tieši tā, brītiņš, bet patiess mirklis ar Dievu. Ko lai dara tas cilvēks, kuram sāp sirds par kaut ko un ir grūti nākt? Varbūt māc šaubas, nepārliecinātība un ir grūts posms dzīvē. Mirklis, varbūt daži, būs pietiekoši. Ja tas ir viss, ko šis cilvēks tajā brīdī var dot Dievam. Ja nav spēka lūgt, tad tikai mirklis ir tas, ko Dievs no mums sagaida. Vienkārši nāc. Bet galvenais, lai šajā mirklī tu satiec Dievu. Starp citu, man arī ir bijis tā, ka ir tik grūti, ka es saku saviem draugiem, lūdz, jo man nav spēka. Es pati sev nepatīku tāda, jo labiem kristiešiem taču jābūt citādāk. Labiem kristiešiem taču tā nav. Uz ko man draudzene reiz atbildēja, ka Jēzus zina. Un tieši tāpēc, ja nevari lūgt, nāc pie viņa un klusē. Tu viņu satiksi arī klusumā. Es nezinu, vai kādreiz esat redzējuši internetā reizēm. Var arī tādas ļoti labas lietas redzēt. Un bija viens attēls, ko es tagad nepaņēmu, lai uzliktu, bet iztēlojieties, ir vienkārši balts attēls, tā kā palaks, uz kura ir kaut kādas 4 vai 5 spilītes. Un ir skaidrs, ka tās ir asaras. Tas ir īsts brīdis arī ar Dievu. Varbūt tas cilvēks nepateica nevienu vārdu Dievam. Varbūt pateica kaut ko, bet tas bija īsts brīdis ar Dievu. Un es tiešām gribu mums visiem novēlēt sastapt Jēzu. Sastapt Jēzu klusumā, sastapt Jēzu smieklos, sastapt Jēzu ilgā vai īsā lūkšanā, pateicības vārdos, bet tajos mirkļos, kuros mēs pie viņa nākam tādi, kādi mēs esam. Un tādi, kas ir gatavi ieklausīties savā kungā, kas ir gatavi sadzirdēt, es klausīšos. Es gribu zināt, ko tu, Dievs, vēlies man teikt. Un kā es teicu, mīlestība ir izvēle un darbības vārds, un ja mēs vēlamies, lai Jēzus ir mūsu labākais draugs, kur attiecībās mīl ne tikai viņš, bet arī mēs, kur mēs esam blakus kā draugi,
priecājamies kopā, izdzīvojam pārdzīvojumus kopā, piedzīvojumus, ļaujam viņam atbalstīt sevi, ka mūsu lūkšana būtu vieta, kur mēs viņu uzņemam ar prieku, ar laipnību un ar cienīgu attieksmi, kādu viņš ir pelnījis. Tas nozīmē, ka tad mēs gribam mīlēt Dievu no visas savas sirds un ar visu savu prātu un ar visu savu spēku. Un es gribētu, ka noslēgumā mēs tiešām noliecam ne tikai galvas lūkšanā Dievam, bet arī savas sirdis. Kā nu kurš vēlas, pazemojot savas sirdis Dievu priekšā, lokot ceļus vai kā citādi, bet ieaicinot Dievu tā pa īstam. Tā pa īstam, jo ja šorīt bija kāda garām skrienoša frāze Dievam, vai tikai labrīt, tad lai šeit mēs varam nolikt to visu, un kas ir mūsu dzīvē, un vienkārši uz priekšu teikt, Dievs, es vēlos klausīties, es vēlos lūgt Tevi tā, kā neesmu vēl lūdzis līdz šim, un es vēlos Tev pateikties tā, kā neesmu pateicies līdz šim, un es gribu izrādīt Tev cienīgu attieksmi, kādu to esi pelnījis, tad lūksim kopā. Kur nu katrs esam un kā vēlamies pieceļoties, zemojoties, tas katram šobrīd, lai paliek jūsu ziņām. Mīļais Jēzu, paldies Tev par to, ka Tu vienmēr esi bijis mūsu labākais draugs un pieņem mūs. Piedod mums, ka mēs šajās attiecībās mēdzam būt tie, kas izvēlas Tevi atstāt nomaļus, kas izvēlas Tevi neuzklausīt, steigā dodoties prom no lūkšanu vietas. Piedod, ka mūsu attiecībām reizēm veltām tik maz laika, ka aizmirstam būt tie, kas nāk pie Tevis tikai sagaidīdami no Tevis, nesniedzot pretī. Kungs, šajā brīdī mēs lūdzam, ka tad, kad mēs ieaicināsim katrs Tevi savā sirdī, ka Tu mums atgādini par mīlestību, kur Tu esi sniedzis un parādījis mums, par izvēlēm, kuras esi izdarījis mūsu dēļ, un ka tas, kā mēs varam iepriecināt Tevi, likt Tev smaidīt, ir mūsu atsaukšanās un rūpes par mūsu kopīgi pavadīto laiku. Kungs, mēs gribam Tevi uzklausīt, mēs gribam sajust Tevi, mēs gribam sajust Tevi mums blakus. Mēs gribam, ka Tu priecājies kopā ar mums un ka vari būt mūsu pārdzīvojumu un piedzīvojumu līdzdalībnieks. Kungs, Tu esi pirmais mūsu mīlējis, un mēs izvēlamies mīlēt Tevi no visas sirds, ar visu prātu un ar visu spēku. Lai mūsu lūkšanas ir sarunas un dvēseles elpošana kopā ar Tevi. Tavā vārdā mēs to lūdzam. Amen.